Labvakar, cienījamie skatītāji! Ar jums kopā neviens cits kā Girds Gāze. Kā redzam, Evalds vēro savu kārtējo datoru. Viņš vēro ļoti svarīgu informāciju – zivis. Zivis viņu aizkustina vairāk kā jebkas cits. Bet kā redzam, atkal Evalda dators niķojas. Bet tas nekas. Evalds nepadodas un turpina savus ikdienas rutīnas darbus. Un redzam, Evalds ir ļoti aizņemts cilvēks. Strādā un vēlreiz strādā. Evald, tev zvana. Labdien! Jā, Evalds kāpēc klausās? Jā, es jau strādāju, ja neuztraucaties. Vai tiešām? Līdz vakaram būs pabeigts. Jā, es vakardien uztaisīju jau 4 krēsliņus. Jā. Viss kārtībā, jā. Paldies, jā, davai, čau. Viss labi. Tas laikam bija zvans no darba. Kā teicu, Evalds ir ļoti aizņemts cilvēks. Evald? Šodien Evalds jums parādīs, kā salabot datoru. Čau! Šodien mēs visi esam atbraukuši, kā jūs redzat, uz visdziļāko un lielāko ezeru Latvijā. Un ko mēs darīsim? Mēs salabosim manu datoru, jo, kā jūs redzējāt, viņš nedarbojas. Viņam ir ļoti daudz problēmas. Un līdz man ir eglīte. Un kā jau uz Ziemassvētkiem ir jājūt garā krēsliņš. Jā, dodamies. Tātad mēs esam atnākuši. Mēs sāksim gatavoties. Mums neglīt šeit. Vienmēr jāpaņem kaut kas no mājām. Pilnīgi mājīgi sajūta uzreiz. Šis manas problēmas un raizes. Bet neuztraucieties, mēs viņus saremontēsim. Sākt, mēs varētu kādu skruvu izskrūvēt. Jā, un tad tiksimies vēlāk. Es esmu sapratis, ka man līdzi nav pareizie instrumenti. Tad būs jāveic remonts no ārpuses. Šis laikam būs par švaku. Vajadzēs spēcīgāku instrumentu. Paldies, Jēzu! Mums ir pievests nākošais instruments. Āmurs. Vai nolēsim? Pievienosim apakaļ šo kāju, kā viņi tautā sauc. Kā izlidoja, vai jūs redzējāt? Visi mani skatītāji to redzēja. Bišķiņ paiesim apakaļ un pamētāsim.
Kā mēs viņu dabūsim ārā no šīs neveiksmīgās situācijas? Arī mazgāšana. Tad mums viņš ir jādabū vadā beidzot. Kā jūs sakāt. Jā, tas derēs. Tagad mēs varam sākt remontdarbus. Opa, te jau pats jūk ārā. Dzi. Vajadzēs nomazgāt vēl pēc tam. Jā. Bet nākušajai daļai vajadzēs vēl stiprākus instrumentu. Jā. Cirvis! Paldies! Turpināsim darbu. Turpināsim to, kas iesākts. Vaļā mēs viņu esam dabūjuši. Opa, nē, tur arī iekšā vajag. Tā. Labs darbs. Progress. Šo remontu darbu gan jau dzird visa Latvija. Viss pagasts, tā teikt. Jā. Mēs ejam dziļāk. Es domāju vēl vienu. Un tad novērosim, cik tālu mēs esam tikuši, ja viņš stāvē. Jā, labs sitiens. Taisni tur, kur vajag. Jā, redziet? Ai! Cauri viņam ir kaut kādā veidā jātiek. Jā. Mēs jau gandrīz cauri esam. Tā nedaudz palīdzība. Pirkstiņš. Ievainojums. Mēs esam cauri daļēji. Bet mēs to esam paveikuši. Redziet? Ar asinīm un zobiem. Bet darbs ir gatavs. Super. Nu tā. Darbiņš ir paveikts. Grūtos ceļos, bet pabeigts kā nekā. Kārtosim visu kopā. Sava darba vieta ir vienmēr jāuzkopja. Nu ko? Esam visu savākuši. Jāizsūta instrumenti apakaļ. Jēzum. Viņi apsakās. Paldies par instrumentiem. Jā, paldies, ka skatījāties. Tiksimies mājās, kur es jums parādīšu,
ka salabotais dators pareizi strādā. Paldies par skatīšanos, cienījamie skatītāji! Ar jums kopā bija Ģids Gāze un Evalds. Ar labu vakaru! Wow! Kā jūs redziet, dators ir pievienots un viņš ir labā gan tehniskā, gan vizuālā stāvoklī. Labi, paldies, ka skatījāties šo video un tiksimies nākamreiz. Es skatos uz dabu. Paskatieties, kas pa krokodīlu. Vēl maziņš. Vēl nav izaudzis. Laidīsim viņu tālāk, lai aug lielāks.